Pavasara vēji mums ir atnesuši ne tikai pēdējo aizejošās ziemas izelpi, bet arī šo brīnišķīgo elektromobīli. Jūs taču to atpazīstat, tas ir Hyundai Ioniq 6. Jā, piekrīt, izskatās citādi nekā iepriekš, tāpēc, ka tā ir Ioniq 6 modernizētā versija. Galvenās izmaiņas bez šaubām ir redzamas priekšā. Luktura forma ir citāda nekā bija pirmajam izlaidumam. Tas pats attiecas arī uz bumperi. Te ir tāda zemāka, sportiskāka mala un izskatās, ka tam automobīlim vajag dikti daudz gaisa, lai brauktu uz priekšu tādā ātrumā, kā tas spēja. Un vēl viens jaunums. Līdz šim Ioniq 6 nebija N-line komplektācijas. Tagad tāda ir un šādi tā arī izskatās. Pašam negribot, Ioniq 6 it kā pārmet tiltiņu starp labi pārbaudītiem kabīņu risinājumiem vēl no 20. gadsimta, piemēram, stikla pacēlāju pogām vidū, līdz visjaunākajām ergonomikas inovācijām. No jaunā gadsimta mums nāk kameras atpakaļskats spoguļu vietā. Joprojām tas ir tāds diskutabls risinājums, kam patīk, kam nē, bet es nespēju iedomāties nevienu, kam nepatiks šī stūri. Tas N-burts vidū un sarkanā braukšanas režīma poga, tā vien jau iesveļ tie automašīnā baigo temperamentu. Ioniq 6 arī ir viens no tiem smalkajiem elektromobīļiem, kam ir tā saucamā 800 voltu platforma. Parasti cilvēku valodā tas nozīmē, ka automašīna ir daudz ātrāk uzlāde un tas var izturēt arī jaudīgākas uzlādes stacijas. Jaudīgāka elektroauto platforma paredz arī gudrāku termālo menedžmentu un citas uzparīgtas labākai sniedzamībai. Līdz ar to automobīlim ne tikai var būt lielāka baterija, bet šīs baterijas krājums arī tiek tā racionālāk izmantots. Jaunajā Ioniq 6 krājums izmantots tik gudri, kā ar 84 kWh bateriju šis skaistulis spēj noripot 680 km. Pat ja realitāte ir par kādiem 100 km kopāka, tas vienalga ir daudz. Labi, ka Ioniq 6 modernizācijas gaitā nav kļuvusi arī astronomiski dārgs. Ar visu N-line komplektāciju un papildu aprīkojumu tāda automašīna maksā apmēram 58 000 eiro. Man šķiet, ka Ioniq 6 tajā pamata izpildījumā pat pretendē uz EKI līdzmaksājumu. Tā arī ir. Style modelis ar mazāku 63 kWh bateriju, ikdienā pietiekamu 170 zirgspēku jaudu un vēl ar vien daudzsološu 520 km sniedzamību maksā 47 700 eiro, ieskaitot PVN. Tātad saies. 325 zirgi, man šķiet, ka tas ir tāds samērīgs lielums. Ja gribās pabraukt ātrāk, nav problēma, bet tie nav arī, piemēram, 600 vai 650, kā tas būtu, piemēram, Ioniq 6N, kas tomēr ir automašīna, kas vizuāli izskatās līdzīgi šai, bet zem tās virsbūves ir pavisam kaut kas cits. Bet N-line komplektācija var dabūt arī pakaļpiedziņas Ioniq 6. Jauda gan būs mazāka, 229 zirgspēki, toties visu to pašu, ieskaitot krāsu, mēs dabonām par 2000 lētāk. Ir vērts padomāt, vai tiešām mums nepieciešami visi velkošie riteņi.